Noskrien ziema 9. sezonas 3. posms. Vakaru iesākam fantastiskajā Siguldas sporta centrā. Kā jau parasti reģistrēšanās, sildamies, ģērbjamies sporta centra telpās, pārbaudam, vai lukturīši ir darba kārtībā, un tad jau dodamies uz startu pretīm sniegotajai trasē. Tiek dots starts un visi kā dūli skrien trasē, lai pēc iespējas ātrāk satiktu solīto kalnu. Brīžiem nevar saprast, kas ielas izgaismo vairāk – laternas vai dalībnieku lukturīši. Skrien gan lieli, gan mazi. Pirms skrienam mežos, sākumā pabaudam arī nedaudz pilsētu. Domāju, ka arī garām braucošajiem bija fantastiski iespaidi. Pilsparks, kā jau solīts, izgaismots. Ne tikai ar dalībnieku lukturīšiem. Kārtējā ekskursija un dodamies tālāk uz kalnu. Un nu jau sāk palikt slidenāks. Inerce un dalībnieki velk uz priekšu. Sniegotais trotuārs pa kalnu uz leju nebija iemesls piebremzēt. Gluži pretēji, vēl var sagrupēties un uzņemt tempu. Aiziet! Kārtējais elpu aizraujošais skats tuvojas. Gauja un izgaismotais tilts. Nu ko, brienam iekšā mežā. Piekārtojam lukturīti un skatāmies gan uz savām, gan priekšā esošā skrējēja kājām. Izskatījās, ka sniegs pat neietekmē skrējēja tempu. Tātad ātrums joprojām ir. Jau tuvumā esošais kalns skrējējs vispār nebiedē un neliek pat piebremzēt. Neliels kāpumiņš jau atpakaļ uz tiltu, tur satiekam pārgājienu un nojošanas grupu, pasmaidam un tempā visi laiž tālāk. Te jau bija viens asfaltēts posms, kur patiešām prasījās radzes. Kājas jau sāk drusku neklausīt un paliek arvien grūtāk. Izskrienam cauri pludmalei un esam arvien tuvāk kalnam. Pirmais piedzīvotais, kā dalībnieki izskatās? Ļoti liels ātrums. Paskatieties, daudz dalībnieku te ir čupām un lērums. Turās līdzi visiem pārējiem, malači, visi malači! Nu ko, cauri niedrītēm uz kalnu, un te jau viņš arī ir. Visi vēl tā kā cenšas sākumā skriet. Kādas emocijas? Līdz piedzīvot, smaidu priekšā jūs izbaudat ziemu. Forši vaine. Turam. Šeit apmēram ir kalnu vidus, apsnigušas trepītes, kā parādās izdevība un taisnīca, cits jau uzsāk skriet, tātad starp kāpumiem bija arī pa kādam taisnam posmam. Un atkal jau kāpums uz augšu. Palūkojiet, cik fantastiski izskatās lukturīšu tālumā. Ja jau var pasmaidīt, tad viss ir kārtībā. Kalns ir pievarēts. Distance pievarēt? Ko tu gribi pateikt kalnam? Nebija tik traks, kā likās. Šitie visi, kas teikt nāk augšā, viņiem ir ļenganas kājas, tā sajūta ir forša, bet jāturpina skriet. Finišs jau tuvojas. Paldies arī pašvaldības policijai par drošību un satiksmes regulēšanu. Esam atpakaļ pilsētā un izskatās, ka par kalnu jau ir aizmirsts. Un tas ir finišs. Ieslēdzam vēl pēdējos spēkus un posms ir pievarēts. Finišā mūs sagaida gardumi no Baltais produkcijas, smaidīgais Robis, tikpat smaidīgi noskrien ziemu komanda, Red Bull, pīrādziņi un vēl visādi labumi. Jā, trasa bija izaicinoša. Kalnu vidū bija grūti. Tas pēdējais kalns noteikti paliks atmiņā. Viss bija tieši tā, kā vajag. Tiekamies 8. februārī Jaudonā. Jā.